Labdien! Prieks jums redzēt kādā smukā laikā šeit, un mums bija jau tādi iepriekš jau mēs tāds eksperimentālā kārtā bija tādi semināriņi, un cilvēku atsaucība bija ļoti liela, un tiešām cilvēkiem tas interesēja. Un bija daudz arī sarunas un ļoti interesantas. Tāpēc arī droši vien, ka mēs šo te lietu turpinām. Ja, un es esmu Māris Talva, kā jau teicu, es strādāju Veldres ielā, ambulatorā centrā stacionāru, vairāk šajā te nodaļā, kas ir vairāk depresija trauksmu nodaļa, bet tur ir ļoti daudz arī pacienti gadās arī ar kognitīviem traucējumiem, ar demences iniciālām stadijām, ja, kad varbūt tas izskatās vēl kā depresija, piemēram, bet izrādās, ka tā jau ir, jau šie te atmiņas traucējumi cilvēkam ir jau nopietnāki. Un, jā, tāpēc jā, un es domāju, ka tā tēma ir ļoti svarīga, mēs arī tam pieskarsimies, un es domāju, ka ir daudz lietas, kas varbūt liekas, kas nav tik optimistiskas un kas nebija tik optimistiskas, bet tās lietas tomēr iet uz priekšu dažādos virzienos, un ja mēs paskatāmies, ir arī Latvijā ļoti, ļoti daudz tādas pozitīvas virzības. Ja, un es arī ceru, ka kaut kad būs un parādās kādas iezīmes, ka būs arī kādi jau tādi nopietnāki gerontopsihiatrijas centri, ja, kas tieši, kur galvenā ideja būtu tiešām palīdzēt demenču pacientu tuviniekiem tajā situācijā, kad mēs šīs problēmas atklājam, kad mums ir vajadzīgs pareizi diagnosticēt, uzsākt pareizi ārstēšanu, ja, soli pa solim. Ja. Tā kā nav tik pesimistiski, nav varbūt arī tik optimistiski. Šodien par tādu kopumā par šo te demenču tēmu, kas tas tāds ir, ko darīt tālāk, strādā, viss aprāts. Tātad vēsturiski demence ir sen zināms termins jau ļoti sen, un tas tas nozīmē prom no kaut kurienes, un mens, prāts, ja, tātad, kad cilvēkam šis te prāts, tas augstākais, kas mums ir, sāk lēnām atkāpties. Un jau 2000 gadus pirms mūsu ēras eģiptieši, grieķi saistīja demenci ar atmiņas traucējumiem. Ķīnā demenci saistīja un runāja par to, par cilvēkiem, kad viņi ir, paliek veci, kad viņi nerunā, ja, jo arī demences gadījumā cilvēks ar laiku, diemžēl zaudē arī valodas spējas. Šīs te traki, mēs arī daudz pieskarsimies drusku par šiem vārdiem, terminiem, kā mums ar to, kā pret to attiekties. Ja? Un kopš 1381. gada franču valodā sastopam šis vārds demence. Runājot par vēsturi, ir viena personība, kuru droši vien mums dara atcerēties, tas ir doktors Alois Alzheimers, jo mums asociējās, ja mēs runājam demences vārds, mums vienmēr prātā nāk arī Alzheimers. Mēs tā sakām, kaut kāds Alzheimers vai tā ir demence, tas mums ir kā sinonīmi. Ja, un lielā mērā tā arī ir taisnība. Vēsturiski Alois Alzheimers, viņš bija vācu psihiatrs, neiropatologs, pētīja šūnas. Un pirmais viņš aprakstīja 1906. gadā, aprakstīja šo aizmāršības slimību, jeb mūsdienās Alzheimera slimību. Peruzīnī bija otrs arī itāļu pētnieks, kurš līdzīgi aprakstīja šo slimību līdzīgā laika periodā, bet vēsturiski šī slimība ir palikusi kā Alzheimera slimība. Ir tie vārdiņi kā slimība, demence, droši vien, ka tam nav tik liela tāda nozīme,
Bet medicīnā ir tā, ka parasti mēs šeit sfērā esam divas tās specialitātes vairāk, tie neirologi un psihiatri. Ja, kas it kā darās. Tad arī bieži tas jautājums ir, kurš tad ir pirmais, pie kura jāiet, vai kādu neirologu vai psihiatru. Līdz ar mēs esam kaut kur līdzīgi šeit posmā, bet, ja tā mēs gribētu detalizēt teikt, tad ir Alzheimer slimība, ja, kad notiek šie mehānismi tur patoloģiski smadzenēs un smadzenes cilvēks sāk zaudēt šīs savas atmiņas spējas. Bet tad tā ir slimība. Bet ja šī slimība jau progresē, iet uz priekšu, paliek arvien grūtāk un grūtāk, un šī jau atmiņa zūd vairāk, cilvēks jau nespēja izdarīt kādas elementāras lietas par to, ko mēs šeit ciklā runāsim, tad jau mēs sakam, ka tā ir demence. Tā kā faktiski Alzheimer slimība vēlākās stadijās kļūst par Alzheimer demenci. Un tad varbūt tā kādreiz saka, ka neirologi, varbūt tās smalkāki speciālisti, varbūt jūs parasti, ģimenes ārsts aizsūtīs pacientu pie neirologa. Neirologs varbūt ir tas, kas pamana kaut kādā agrīnākā stadijā, ja? Agrīnākā stadijā, bet ja tas jau būs tālāk, ja tas būs jau vēlākā stadijā nedaudz, tad jau būs šī vārdiņš demence. Ja? Tā kā tas, mēs varam šos vārdus virknēt blakus. Alzheimer slimība, Alzheimer demence vai vienkārši demence. Ja, jo Alzheimera demence ir biežākā. Mēs par to parunāsim. Tā ir visbiežākā faktiski, ja cilvēkam sāk šādi atmiņas traucējumi un dakteri nonāk pie šī secinājuma, ka šī būs tā demence, tad faktiski biežākais iemesls būs Alzheimer slimība. Šī bija pirmā pacienta, Auguste Deter, kuru Alois Alzheimers aprakstīja 1906. gadā 51 gadu vecumā. Ļoti strauji progresēja šī demence, un 4 gadu laikā iestājās nāve. Cilvēks, lēnām zaudējot gan šīs atmiņas spējas, gan savas pašaprūpes spējas, gan valodas spējas. Ja, tātad šie bija 4 gadi. Protams, Alzheimer slimībai tas, kāpēc mēs vispār demencē, kāpēc mēs par to runājam, kad, protams, tā galvenā ziņa ir, ka mēs tomēr diezgan daudz un ļoti daudz varam izdarīt, lai šī slimība tomēr neprogresētu tik strauji, lai tomēr cilvēks pēc iespējas ilgāku laiku dzīvot savā ģimenē un justos pietiekami labi un apmierināts ar savu dzīvi. Mums ir daudz iespējas gan ar šīm nemedikamentozām pieejām, par kurām arī šai seminārā daudz tiks runāts, tad, kur nav tieši iesaistīts zāles, gan arī zāļu palīdzību, ir iespējams paildzināt šo periodu un cilvēks var justies labāk. Ja, tad 4 gadi, tas nav tāds kritērijs, var tas notikt, diemžēl, straujāk, var notikt arī lēnākā periodā. Runājot par šiem cēloņiem, kur tad tas rodās, kāpēc tā notiek? Ja? Ir zināmi apmēram 100 dažādi iemesli, bet, kā mēs redzam, 50 līdz 70% gadījumu demences cēlonis ir Alzheimer slimība. Ja? Tas, ko es teicu, ka ir šī Alzheimer slimība, kura ir tomēr ģenētiski lielā mērā noteikta. Un tas ir tas stāsts arī kā sagadās. Pieņemsim, mēs konstatējam cilvēkam, kad ir šī Alzheimera demence, un tad ir pacientam tuvinieki, ir viņa meitas vai dēls, un saka, bet tagad es zinu, ka manai vecmammai bija šī Alzheimer slimība, vecvecmammai bija, kas tagad notiks ar mani, ko man darīt, tam mēs arī nedaudz pieskarsimies. Ja? Tātad šeit tomēr ir šie ģenētiskie faktori. Ja? Protams,
pasaule meklē dažādas risinājumus un meklē zinātnes risinājumus un meklē jaunas medikamentus, meklē jaunas iespējas agrīni atklāt šīs te aizdomas, ka būs demence. Meklē šos risinājumus, bet jāsaka tā, ka nav viņi vēl tādi, lai mēs pilnībā atrisinātu, un mums ir jāklausās un jādomā to, ko mēs varam izdarīt. Ja? Mēs varbūt būs, un mēs tā ļoti ceram, jo tā problēma tiešām ir milzīga visur pasaulē, un arī parunāsim par to, kāpēc. Tad ir asinsvadu problēmas, ja, kas arī ir mums ļoti daudz dažādas situācijas, kas mums traucē dzīvot, un mēs par tām varbūt runājam vairāk līdz asinsvadu slimībām, tas ir ļoti labi. Ja? Un tur mēs varbūt pat varam vairāk izdarīt ar savu dzīvesveidu. Parkinsona slimība, Levija ķermenīši jau, teiksim, tādi retāki cēloņi, kas jau būs, doktora kompetencē jau detalizētāk noskaidrot, jau veikt precīzāks izmeklējums, atrast pareizos risinājumus. Sirgs ļoti daudz, pat miljoni jau vairojās un vairojās. Protams, ka tas iemesls ir tāds, ka mēs, tas ir labi, mēs dzīvojam ilgāk, fiziskā veselība mums ir labāka, ja? Vienalga, kā mēs arī lamātu veselības aprūpas sistēmas, vienalga mums ir iespējams stentus ielikt, mums ir iespējams asinsvadu savest kārtībā, pat arī pašiem neko nedarot ar veselīgu dzīvesveidu, ja, kaut gan arī veselīgs dzīvesveids arī paliek vēl modernāks un modernāks, un cilvēki dzīvo ilgāk. Un mūsdienās cilvēkam 80, 90 gadi vairs nav tāds vecums, kā varbūt likās 30, 40 gadus atpakaļ. Ja? Ja cilvēki ir aktīvi, dzīvespriecīgi. Un tiešām tas arī tādā pat manā nodaļā, tas nav nekāds pārsteigums, ir 90-gadīgs kundze, kas fizioterapijā piedalās un visu to var darīt. Ja, tā kā šī paradigma ir aizgājusi, mēs dzīvojam ilgāk, mūsu fiziskais ķermenis dzīvo ilgāk. Ja, bet, diemžēl, smadzenes tomēr īsti tam netiek līdzi, un, protams, ka ir skaidra saistība starp vecumu un demences attīstību. Jo mēs ilgāk dzīvojam, jo ir lielāka varbūtība. Ja mums ir jau virs 90 gadiem, tad faktiski jau katram trešajam ir varbūtība, ka būs demence, ja, kas kas izklausās diezgan nopietni. Ja. Tā nav tikai mūsu problēma, tā ir viss Latvijas. Kā cilvēkiem dzīvot, arī dzīvot labāk, kā saglabāt pēc iespējas skaidru galvu. Un šeit ir tā tabuliņa, teiksim, par vecumu grupām, ja mēs paskatāmies, ja, tad augšā, teiksim, ja, piemēram, cilvēkam 30, 60 gadu vecumā tā varbūtība ir maza, ja, kaut gan arī, protams, ir agrīnas situācijas, ir cilvēki, kas saslimst agrā vecumā, un tas arī tā mēdz gadīties, tā iespējamība pastāv, bet, protams, stipri mazāk. Ja? 60, 64 gados tur varbūt 1,5%, ja? Bet, ja mēs paskatāmies 95, 99 gadu grupā, tad mēs redzam, ka 31, 36, tad faktiski katram trešajam atšķirībā vai vīrietis vai sieviete, kaut kur aizgāja, došana. Ja? Tad jau šī varbūtība ir stipri liela. Ja? Tad mēs dzīvojam, mēs fiziski esam veseli, mēs dzīvojam ilgi, tas ir brīnišķīgi, un mēs arī gribam izdarīt visu, lai šī dzīve būtu laba, piepildīta un kvalitatīva. Te es ieliku arī tādus mītus, jo tas arī, kāpēc šie semināri arī domāti, ka mums ir ļoti daudz, un es jāsaka tā, ka arī mūsu pašu dakteru vidē un pat mediķu vidē ir daudz tādi visādi arī aizspriedumi un tāda attieksme drusku. Nevienmēr tāda, kā tai vajadzētu būt, ja, kad tas jau ir tur liels vecums, un ko tad mēs tur izdarīsim. Un tur jau tā ārstēšana arī tāda plus mīnus, ja? Bet ja mēs tā paskatāmies rūpīgāk, tad, protams, ka diezgan daudz ko var izdarīt. Ja? Tāpēc es arī ieliku tāds neliels kā mītus par Alzheimer demenci, kas ir mīti, kas ir nepareizība, ja? Kam tā nevajadzētu būt. Tas ir vecums, jūs nevarat atgriezt jaunību, kādēļ iet pie ārsta. Ja? Tātad, kas ir
principiāli nepareiza, jo jums ir jātiek skaidrībā. Tad Alzheimer slimība, Alzheimer demence, asinsvadu demence, ja tā ir slimība. Tā ir slimība tāda pat kā jebkur cita, ar kuru mēs varam risināt, mēs varam palīdzēt, kas ir mūsu pienākums ārstēt un tikt ar to galā labāk vai sliktāk. Ja? Mēs nedrīkstam vienkārši tāpat. Man arī būs tālāk iezīmes, ar ko atšķirās varbūt šī te demence no parastas novecošanas, jo, jā, mēs novecojam, jā, mums ir varbūt grūtāk kādā brīdī, bet tas nenozīmē, ka tā ir demence. Tas ir trakums, ārprāts, nenormālība, jā, tā nu tas arī, mēs tomēr demenci nevaram uzskatīt, ka tā mums ir daudz citas saslimšanas, kur varbūt izpaužās ar kādām lielākām nepareizībām vai pacientu uzvedības izmaiņām, jā. Protams, pie demences var būt atsevišķas lietas, bet mēs to nevaram uztvert kā kaut kādu pārmērību. Pacientu uzvedība ir līdzīga bērnu uzvedībai, ja, tad jāmācās viņiem saprast, ja tāds uzskats, ka kādreiz liekas, ka cilvēks, viņš uzvedās kā bērns, varbūt viņa, bet tā tomēr arī jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem, ja, jo visos arī tālāk, ko mēs arī runāsim par palīdzības iespējām, visur tiek akcentēta šī te cieņa, pacietība, izturēšanās pret cilvēku maksimāli korekti, un mēs nevaram to uzskatīt par vienkārši kādu bērnišķību. Ko var gaidīt vecumdienās, jābūt iecietīgiem, bet nepareizu uzvedību. Arī tas nav īsti pareizi. Mēs varam ar pareizu piegājienu, ar savu pacietību, ar savu pareizu rīcību, mēs varam cilvēku uzvedību arī modificēt. Ja? Mēs par to tālāk runāsim, gan, teiksim, dažādas iespēju piedāvāšanās, gan apģērba vienkāršošanā. Mēs varam radīt cilvēkam tos apstākļus tādus, ka viņa uzvedība tomēr koriģējās un viņš pakļaujās. Iemiesojies ļaunais gars, un tas pavisam jau tādi mīti. Ja? Nu, un tad ir tāds arī, ka pacientam nav atmiņas problēma, viņš atceras visu bērnības notikumus. Ja? Tas ir tāda raksturīga lieta, tāds ribot likums, pat kas psihiatrijā aprakstīts, ka cilvēks ar demenci, viņš sāk aizmirst tieši šos te nesenos notikumus. Ja? Tad tieši, kas ir noticis tikko. Un tā pašā laikā, jūs runājot par kādiem seniem, emocionāli piesātinātiem, tādiem atmiņā labi paliekošiem notikumiem, cilvēki ļoti labi to atcerās. Stāsti ļoti detalizēti stāsti par savu jaunību, bērnību, atcerās cilvēku vārdus, uzvārdus. Liekas, tik labi, tā atmiņa labāka nekā mums, ja? Bet tās problēma tieši saistīta ar to, ka šīs emocionālās lietas, viņš ļoti labi atcerās, tā pašā laikā var būt nianses, kad šos te nesenos notikumus, kas tikko ir bijis, kas tikko noticis, neatcerās. Vēl es ieliku tādu attēlu, kas ir diskriminācija pret cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem, ja, psihiskiem traucējumiem, kā mēs to varētu teikt. Arī tas nav mans izdomājums, Pasaules veselības organizācija ir vērsta uz tam uzmanību. Varbūt mēs tādās kategorijās reizēm nedomājam. Mums liekas, par ko ir runa, ja mēs diskriminējam, mēs runājam par diskrimināciju dažādās citās, vai tas ir dziļuma diskriminācijas, vai tas ir seksuālas orientācijas, vai dažādu nacionalitāšu diskriminācijas cilvēku īpašību dēļ vai ādas krāsas dēļ, bet ir ļoti nozīmīga lieta. Un tas, kā tas izpaužās, kad, protams, šī te, ar ko būtu jācīnās, ir šī te zemā ārstniecības un aprūpes kvalitāte, ja, kas bija problēma, bet kas tomēr paliek labāk un tomēr iet uz priekšu arī šī ārstniecības un aprūpes kvalitāte. Ja, bet bieži vien, viņi ir savādāka nekā pret cilvēkiem, kas ir citām slimībām, varbūt, kas ir labāk spējīgi par sevi pastāvēt. Ja? Tad, diemžēl, šeit ir sastopams arī šādas lietas. Ja? Pacientu iztumšana, marginalizācija, ja? Kad negribās īsti tāda grupa, kas labāk, teiksim, kaut kur nav mūsu vidū.
Zemais status, aprūpētāji, darbinieki, personāla zemais status un komplektēšanas problēmas. Ja? Tātad bieži vien tā ir liela problēma, un tā, protams, ir tāda, pat man grūti teikt, iedomāties, kā var risināt, jo, protams, cilvēkus, personālu, medicīnas māsas, aprūpes darbiniekus, Skandināvijā ņem pretī, tur trūkst tūkstošiem māsu un darbinieku. Līdz ar to faktiski mums ir pat grūti vienkārši cilvēku skaita ziņā, mums ir grūti atrast, ja vajadzīgs kāds cilvēks kopējs, ja. Dažādus risinājumus mums ir bijušas situācijas, kad arī mūsu, pacienti, varbūt depresīvā neirotiskā spektra, viņi iet strādāt šādos, viņam varbūt mēģina aprūpes darbu, ja, tad notiek tāds cikls, katrā ziņā te katra roka, katrs ir derīgs. Ja tas ir tas lielākais, ko bieži vien saka, jā, viss ir ļoti skaisti telpas, bet tomēr personāls mainās, mans, tētis, mamma vai ops, oma pierada pie šī konkrētā cilvēka, viņš atkal nomainījās, tas varbūt ir asāks. Ja, tam arī ir diezgan liela nozīme, ja, bet ir arī labi piemēri. Latvijā ir labi, mēs ar rezidentiem tad pabraukājam par kādiem aprūpes centriem, paskatāmies, un ir dažādi jau modeļi, arī kā, sapazīties ar cilvēku, arī pa viņu tādu individuālu pieeju, ja, jau iepazīstās pirms tam jau, cilvēks nonāk tādā aprūpes iestādē. Ja, tā kā ir arī labi varianti. Finansējuma nepietiekamība, kā vienmēr, ja, varbūt kā pēc pārpalikuma principa. Ģimenē reizēm arī negatīva attieksme, krāpšana, izmantošana, kas reizēm arī saskarās, kad, protams, ir situācijas, kad tāpēc arī ļoti būtisks ieteikums, varbūt skrien uz priekšu, tas ieteikums būs vēlāk, ir tomēr arī laicīgi apdomāt dažādas arī juridiskas, tīri līgumiskas attiecības. Ja tajā brīdī, kad mēs ar cilvēku varam, kad varbūt šie kognitīvie traucējumi nav tik izteikti, ka mēs varam ar cilvēku vienoties, ja nevis pēc tam, kad jau ir grūti, jau ir smagāks tas stāvoklis, tad sākt risināt kaut kāds īpašuma jautājums, kas jau vairs varbūt nav korekti. Ja, tāds arī lieta kā pieeja, kredītiem, apdrošināšanai, ja arī cilvēkam nepatīk apdrošināšanas kompānijām, cilvēki gados tāpat kredīti, kas arī faktiski ietilpst, mēs varbūt liekas jocīgi, bet ietilpst arī šādā diskriminācijas aspektā. Ja. Izslēgšana no pētniecības aprītes ir tāds interesants punkts, bet būtībā, ja netiek pētīts un netiek meklēts šīs jaunās iespējas, tad arī nekas nenotiks. Un ja cilvēks izslēdz no pētniecības, jā, tur ir varbūt grūtāk, sarežģītāk, bet tas ir vajadzīgs, lai atkal cits paudzes un atkal citiem cilvēkiem palīdzētu. Likumdošana reizēm ir diskriminējoša, dažādi nievājoši apzīmējumi lietošana, ko, protams, arī būtu ļoti uzmanīgi mums ar to jāpietās. Vispār reizēm tas tiešām ir nepatīkami, ka arī dažādi politiķi vai tur apsaukājās savā starpā un tur vispār par psihiatrijas tēmām, par šizofrēniskām domāšanām un tādām lietām. Ja, un tajā brīdī, protams, ir kāds cilvēks, kuram varbūt ir šī slimība, kā viņš jūtās tajā brīdī, ja viņa saslimšana tiek uztverta. Tagad arī tādas it kā nianses, ko varbūt cilvēki nepiedomā, tas, protams, kādam var ļoti sāpēt. Profesionāli nepatīk nodarboties, bieži vien arī jā, ir tāda attieksme, kad visiem gribās jaunus, skaistus, spēcīgus, motivētus pacientus, bet šeit tas darbs ir daudz smagāks un grūtāks. Te ir tāds nav tik labi redzams, bet tā ideja ir tāda, ka šī psihiskā labjūtība ir dažādas viņas komponentes, un viņas ietver ļoti daudz dažādas aspektus, lai cilvēks justos, ja, liekas, kur tik daudz var izdomāt. Ja, bet tā ir gan cieņa, gan tā ir cilvēka, par ko arī mēs bieži vien psihiatri runājam, varbūt, ka cilvēks jūtās tādā savā pasaulē reizēm, tādā savā stāvoklī, viņš jūtās komfortabli, un varbūt mums, viņam tā ir viņa uztver. Viņš varbūt dzīvo kaut kādus gadus atpakaļ, bet ja viņš jūtās tur komfortabli, tad varbūt mēs to
mēs palīdzam, mēs mēģinam to saglabāt kaut tādā stāvoklī. Ja nevienmēr mums izdosies atgriezt atpakaļ mūsdienās. Ja. Dažādas emociju izpausmes, mēģināt arī stimulēt pozitīvi. Bieži vien ir tā lieta, kas arī, piemēram, mums ir jautājums par mūsu uztveri, kā mēs uztveram, ko mēs sagaidām no savu tuvinieka. Un ko varbūt viņš no sevis sagaida. Ja mēs tā reizēm runājam, ka arī kaut kādas sociālās aprūpes iestādes, tur vadībām un tā tālāk. Tuvinieki saka, jā, kāpēc mana māma tur nepiedalās mūzikas terapijā, vai tur kaut kādā dejas nodarbībā, vai kāpēc viņi tur nav tur, kāpēc viņi nestaigā visu laiku. Bet ja mēs tāds ne joks, bet ja mēs padomājam, varbūt, ka mēs arī dzīvē neesam ne dejojuši, ne ļoti daudz staigājuši, un varbūt, ka tādam cilvēkam arī ir tā komforta zona, ka viņš negrib obligāti gaismas terapijas telpā piedalīties. Ja, tad arī tāds zināms respekts par to, kā cilvēks ir gribējis. Varbūt es esmu pie televīzora sēdējis visu mūžu, un es nemaz negribu tagad pēkšņi sākt skraidīt vai nodarboties ar dejošiem. Ja? Tas tāda replika, ja, ka faktiski tas ir kā, un reizēm tās ir mūsu tās ekspektācijas, tas, teiksim, ko mums gribās redzēt kā tuviniekiem, ja, ka mēs redzēsim, ka viņa tur staigā, bet vai tas ir patiesi, vai tas ir tieši tas, ko tas cilvēks grib, ja. Pozitīva socializācija, te ir tāds interesants punkts, ka nelieli konflikti, ja. Dzīve vispār sastāv no tādiem nelieliem konfliktiņiem. Mēs katru sarunu, kā mēs to uztversim, ja. Tad varbūt arī šāda tāda, miedarbība arī ir tas, kas uztur cilvēku formā. Izteiksmes brīvība, jēgpilnas aktivitātes, arī seksuālās izpausmes, ja. Jo arī, jā, tas nav atņemts cilvēkam. Jautājums ir, lai tas būtu pieklājīgā formā, lai tas būtu gaumīgi, un kā mēs to varam panākt. Privātums, ja, kas ir diezgan liela problēma, gan ģērbšanās, gan mazgāšanās, ja tur arī būs tādi atsevišķi ieteikumi, piemēram, ka cilvēki grib tanīgi palikt tajā kreklā, viņš to pilnīgs kailums ir nepieņemams, mēs varam atrisināt to mazgāšanos ar šo kreklu. Jā. Izvēles iespēja, to mēs arī parunāsim, ka cilvēkam mēģinam piedāvāt dažādas izvēles, kas viņu apmierina. Komunikācija, autonomija, brīvība, fiziskās aktivitātes. Ja? Tātad ir vesels loks ar lietām, no kā sastāv šī cilvēka labklājība, šī cilvēka labjūtība. Ja? Tātad tas nav tikai kaut kāds viens aspekts, bet te ir ļoti daudz, un mēs viņus katrā nedaudz piestrādājot, mēs varam radīt šo te komfortablāku situāciju. Tad, ejot tālāk, tāda demence. Tad mums šie atslēgas vārdi bija šī demence, Alzheimera slimība. Ja, tas ir tas, kas mums uzreiz asociējās ar šo te problēmu. Sindroms, kas raksturojas ar progresējošu, biežāk neatgriezenisku, te ir vārds biežāk, jo, protams, apmēram 15% tomēr demenču gadījumos ir atgriezeniski cēloņi, un tas ir ārstu, jau ģimenes ārsta un ārstu kompetencē izskaidrot, saprast, vai šeit mēs varam atgriezt vai nevaram. Tātad biežāk tomēr neatgriezenisks, ja, bet kognitīvais deficīts. Kognitīvās tātad ir saistīts ar izziņu, pamatā ir izzinātāja darbība, ja, tātad šīs te kognitīvās spējas, kā mēs uztveram pasauli ar mūsu maņām, kā mēs adaptējamies viņai, kā mēs jūtamies, kā mēs varam funkcionēt, ko mēs varam izdarīt, cik patstāvīgi mēs esam, ja, kas mūs interesē. Ja, tas viss sastāda šo te mūsu kognitīvo pasauli. Tas, ko es pieminēju nedaudz, tātad atkal vēl viens tāds koncepts vai tāda ideja, par ko es gribētu akcentēt, ka demence ir slimība. Normāla novecošana ir fizioloģiska, normāla psiholoģiska, fizioloģiska novecošana. Ja? Nekad nedrīkst to sajaukt kopā, to noteikti nevajadzētu, un es jau teicu, ka bieži vien paši mediķi pat drusku tam grēko un pieiet tam netik nopietni. Protams, ka mūsu intelektuālais koeficients, mūsu spējas
kognitīvās viņas kaut kur 25 gados sasniedz to maksimumu. Ja, bieži tas ir tas laiks, kad mēs varam apgūt jaunu informāciju, mēs varam mācīties, mēs labāk apgūstam dažādas prasmes, ja, mūsu vada interese. Ja. Tātad viennozīmīgi, protams, ka tas ir tas vecums, kad mēs varam apgūt maksimumu. Droši vien, ka procentuāli, ja mēs rēķinātu no cilvēka dzimšanas, tad visas iemaņas, prasmes, visa informācija, tas ir milzīgs apjoms, salīdzinot ar visu atlikušo dzīvi. Tad būsim. Bet no 60, 70 gadiem, protams, sāk nedaudz pazemināties. Un tā ir normāla fizioloģija, tur mēs neko nevaram izdarīt. Prasmes, iemaņas samazinās ātrāk nekā verbālās prasmes. Ja? Teiksim, mēs sarunā, informācijas apmaiņā, mēs vēl ļoti labi daudz ko varam izskaidrot. Mēs ir vārdu krājums, mēs visu varam darīt, bet parādās kaut kādas nelielas problēmas prasmēs. Ja? Kaut kāda lieta, kaut kas īsti nesanāk, kaut kur mēs apjūkam, kaut kādas darbības, kaut kādas secīgas darbības jādara, vai kaut kāds, instruments savādāks, īpatnējāks. Ja? Tas rada zināmu uztraukumu, tādu nelielu apjukumu, vairāk ir par to jāpiedomā, tas neiet tik raiti. Ja? Tātad parādās jau šādas, kas arī ir norma, ka šī normāla, tā tam ir jābūt, tur neko nevar darīt. Dažādas problēma risināšanas parādās drusku grūtības, un ko tās problēma risināšana nozīmē, ka mēs cenšamies mūsu kaut kādu prasmi attiecināt uz citu situāciju. Ja? Ja mēs teiksim, dators mums ir šeit, tad dators ir mājās, tad es varbūt tik labi vairs neorientējos, man viņš liekas kaut kāds savādāks, grūtāks, ja, kaut gan varbūt tā programma aprīkojums ir tieši tāds pats. Ja. Varbūt tā ir kaut kāda cita vide, man lekcija jālas šeit, vai lekcija jālas ir Veldres ielā, tam liekas kaut kas ir savādāk. Jautājums ir par šo tas atslēgas vārds, ka šī īstermiņa atmiņa. Tie nesenie notikumi nedrīkstētu pasliktināties. Un tas ir pirmais, ko bieži vien tuvinieki arī uztver, ka kaut kādas lietas kaut kur netur noliek, kaut kādas, teiksim, mēs runājam, bieži vien arī jūs runājam ar cilvēku, mēs izrunājam varbūt 10-15 minūtes, mēs runājam to pašu. Faktiski tai pašā sarunas laikā jau ir aizmirsies tas sākums, ja? Un tas ir tas, kas ir raksturīgs demencē, bet kam nevajadzētu būt pie normālas novecošanas. Ja? Jā, kaut kāds vārds var izkrist kādreiz. Paiet laiks, mēs to vārdu atceramies. Ja? Bet nav tās situācijas tādas, kā tas ir pie Alzheimer demences, pie citu veidu demencēm, kad tieši šī īstermiņa tikko notikums sāk pasliktināties. Pasliktinās darba atmiņa, ja, tātad, kur ir kaut kādas sarežģītākas, apjomīgas problēmas, ja, kur ir kaut kas, kaut kāda viena darbība, otra darbība, secīgas, ja jūs, pieņemsim, pasaka cilvēkam, tur pēcpusdienā mēs tur ap 3 iziesim ārā, tur uz to veikalu ap stūri, ja, tas jau var būt drusku, tas var jau arī pasliktināties nedaudz pie normālas fizioloģiskas novecošanas, bet tas būs, stipri izteiktāk pie demences, ja. Nedaudz arī, teiksim, mēs varbūt lēnāki paliekam, mums ir kaut kādu jaunu informāciju jāpārjautā, bet tā arī vēl tā ir normāla fizioloģiska novecošana. Ja? Tas akcentiņš būtu tieši vairāk uz to īstermiņa atmiņu, ja? ko bieži vien pamana tomēr tuvinieki un atnāk un par to runā. Un šeit tas ir tādā, ko tad tas nozīmē, kāds ir šīs te pazīmes. Tā apkopojot, pasliktinās atmiņa, ja, tātad ar šo īstermiņa nelielu apjomu, kas ir nesen noticis, minūtes, diena, progresē tālāk uz to ilgtermiņu. Tad tā ilgtermiņa, tā ilgā, tie senie notikumi, īpaši tādi emocionāli piesātināti. No šejienes arī viens tāds ieteikums, ja, ka, protams, visas emocionālās lietas ir ļoti labas. Jo jūs, teiksim, ja cilvēkam ir šī demence attīstās, jo vairāk, tāpēc ir ļoti labi. Mēs priecājamies, mēs redzam, ka ārvalstu pensionāri ar karodziņiem staigā pa Vecrīgu. Ja? Tas īstenībā ir ļoti labi, jo tie ir pieci, tas ir citas vietas, tie ir kaut kādi notikumi. Tas ir ļoti, ļoti vērtīgi, jo tie notikumi paliks ilgāk atmiņā, tas ilgāk trenēsies. Tā kā, ja ir iespēja, bieži vien tuvinieks saka, aizbrauc, teiksim, pie māsas ciemos, ja?
nebija tur sen braukus, aizbrauc tur, ja, bet tas ir tomēr viņa to māsu atpazīst, tas ir emocionāls notikums, tas atkal, tas labāk. Tad arī atkal jau tāds neliels profilaktisks ieteikums, ja, kad mēģinam turēt pēc iespējas šos te piesātinotos notikums. Ikdienas lietas, parastās, viņas tik labi nepaliks atmiņā. Protams, kad otra sadaļa ir šīs te gan cilvēka personība tomēr mainās, ja? Tad aizmāršība parādās. Bieži vien vēlme norobežoties, ja? Tā tad ir izvairīšanās no šiem sociāliem kontaktiem. Arī garastāvoklis sāk mainīties, tad dusmīgs, tad priecīgs. Pasliktinās funkcionēšana, visa šī te plānošana, kur iet, kā darīt, secīgas darbības. Ja? Arī zūd šī saucamā kritika par to, vai es daru pareizi, vai es daru nepareizi. Man kaut ko aizrāda, es palieku dusmīgs, es uzvalkos. Bieži vien, protams, kad tādā sākumā cilvēks īsti tā kā viņš cilvēks jūt, ka kaut kas nav kārtībā, un viņš to mēģina slēpt. Viņš nav tik vienkārši, jā, es saprotu, ka man tur demence un atmiņa pasliktinās, bet cilvēks intuitīvi jūt, ka viņš kaut ko ir izdarījis nepareizi, viņš kaut ko nevar izdarīt tā, kā vajag. Protams, kāds ir tās reakcijas ir bieži vien dusmošanās, ja? Tā kā, tas cilvēks nav palicis ļoti tāds, dusmīgs vai slikts pēc rakstura, ja? Bet viņš tā ir tāda, zināma aizsardzības reakcija. Bieži vien ir kaut kādas jokošanās, varbūt tās nevietā liekas, viņš tāds palicis tāds joku stāsts, ja? Bet arī tā ir tāda zināma reakcija, kad ja es kaut ko nevaru izdarīt, man no tās situācijas kaut kādā veidā ir jātiek ārā, ja? Un cilvēks neapzināti vismaz ar jokiem, teiksim, dakteris saka, cik tā jums gadi, tad, vai tur kurš ir gads šogad, jā, tāds tur var būt, bet cik to jums gadi? Tad daktori pats izrēķiniet, ja? Tāds it kā, tāpēc, ka cilvēks nevar, viņam pašam šī rēķināšana ir grūti, ja? Tā kā esam arī šai situācijās tādi iecietīgāki. Protams, ja cilvēks strādā, piemēram, darba veids, tad arī bieži vien ir šīs te darba problēmas parādās, ja? Problēmas risināt kaut kāds ar kolēģiem. Saka, jā, viņš palika tāds aizkaitināts, bet īstenībā viņš nevarēja īsti pielāgoties, viņš nevarēja izdarīt to darbiņu, ko no viņa prasīja. Tas, kas ir, kāpēc psihiatrija, mēs sākām ar to, kad ir neirologi un psihiatri. Tas ir tanīs pieminētajos jau algoritmos, ceļos, kā tam vajadzētu būt, kā tam pacientam vajadzētu nonākt. Protams, viņi ir līdzsvarā. Abiem diviem ir sava pamatlietas, kas ir jāprot izdarīt, un ir lietas, kas katram ir specifisks. Un šeit varbūt ir vairāk tā psihiatriskā sadaļa, ja, ka, protams, diemžēl, lai kā tas lidos, bet, teiksim, pat 20–40%, kas ir ļoti daudz, ir halucinācijas un mūriņi tomēr. Cilvēkam parādās. Bieži vien tie ir tādi sadzīviski raksturi. Tuvinieki pārdzīvo, ka viņš tur nedod naudu, viņš tur saka, ka viņi tur ir apzaguši, ja, vai kad mēs taču tik labi attiecamies pret viņu. Ja, bet atkal konceptuāli saprotam, ka tā ir slimība, tas nav slikts, viņš nav slikts cilvēks, tā ir slimība, kas, diemžēl, ir šobrīd prevalējoša. Ja? Un diezgan lielos, ir kaut kādi, bieži vien tās idejas ir tādas lokāli rakstur. Tas ir kaut kāds kaimiņš, kaut kā slikti izturās, vai tur kaut ko viņš man tur dzīvokli grib atņemt, vai viņš kaut ko tur saindējas, ja, vai viņš redz, kā uz man tur paskatījās. Ja. Tad tie ir vairāk tāda sadzīviska, tāda ikdienišķa raksturi, ja, kas varbūt pirmā brīdī liekas arī līdzīgi kaut kādai taisnībai, varbūt tas kaimiņš tiešām kaut ko tur ne tā ir izdarījis, ja, bet tas ir tas tāds, un mēs redzam, ka diezgan lielā skaitā. Tāpēc arī psihiatri iesaistās, jo šeit būtu psihiatra tā loma atrast. Varbūt tur vajadzīgi kādu pilieniņu, varbūt tur vajadzīgs viegli medikamenti, ja? Un reizēm to var atrisināt. Man ir bijuši ar pacienti, kas tuvinieki pēc tam saka, tur pacients nodzīvoja, tur ar tiem pilieniem nodzīvoja ļoti labu pēdējos 3–4 gadus, nodzīvoja ļoti normālu, mierīgu dzīvi, un
to savu pavadīju kvalitatīvi arī tos kādus. Trauksme, depresija, kas arī varbūt ir vairāk mans arī lauciņš, ja, kad pat pusē, ja, un reizēm ir tā liekas, cilvēks, viņš tāds, viņš dements, viņš sēž, viņam tas neinteresē, tā ir viņa tā slimība, ja, bet varbūt, ka tā apakšā arī ir kādas viņa uztraukumi, varbūt ir viņa šīs te skumjas, un varbūt mēs arī varam šeit palīdzēt, ja. Tāpēc, es gribēju teikt, kad ir tās iespējas kaut kur apslēptas diezgan daudzas. Kas vēl ir neiroloģisks simptomi? Jā, tas jau būs, jau dakteris tos atpazīs. Ir tā saucamās, tas, ko es jau pieminēju, tās katastrofiskās reakcijas, ja? Tāds it kā joki, it kā nevietā liekas, ka tā nav īsti tā vieta, kur vajadzēja jokot, un viņš agrāk tā nav darījis. Bet īstenībā tā ir šī katastrofiskā reakcija, kad cilvēks tādā veidā un atkal esam izprotoši, ka cilvēks tīri neapzināti, kā viņš var, tā viņš cīnās šajā situācijā. Ja? Viņš nav, tas nenāk no viņa būtības, tas nāk no šīs te slimības. Patoloģiska emocionalitāte, ja tāds mainās gars, mainās šis te noskaņojums, tad priecīgs, tad skumjš. Bieži vien šīm te vaskulāra asinsvadu problēmu gadījumā. Saulrietes sindroms, tas arī ir uzmanīgi esam ar vakaru un nakti. Ja tad atkal biežā problēma ir tā gulēšana, nakts, apjukumi naktī, ja, kaut kādi kritieni. Ja, tad vakars, tas saulrietis, vakars ir tas krēsla, vakars, vēl varbūt cilvēkam ir arī redzes problēmas, piemēram. Ja, tas ir tas riskantākais brīdis, kad mums ir jābūt uzmanīgākiem, varbūt tad šai palīdzībai vai šai menedžēšanai mājās ir jābūt tādai labākai. Kas ir šeit ir tādas norādītas, kas ir tā informācija, ko vajadzētu, ko mēs aicinām arī, kas būtu tā kā tuviniekiem, pacientam un tuviniekiem, jo bieži vien arī, lai tas nav tikai vārdos, bieži vien ir tā, ka cilvēks ir šeit. Jā, viņam ir varbūt demens, varbūt viņi ir sākotnējā stadijā, varbūt viņi progresē, bet mēs izturamies pret viņu ar cieņu. Ja? Teiksim, pacienti ar demenci arī no citās valstīs, tur Lielbritānijā, kur mēs runājam, izstāstam to informāciju arī pacientam, lai viņš cik varbūt tās ir grūtāk, varbūt reizēm to saprast. Ja? Bet mēs iesaistam šajā sarunā, lai nav tā, ka mēs, sarunājamies ar radinieku un pacientu ignorējam. Ja? Kas ir tā informācija, ko mēs gribētu, lai kas būtu tā kā tuviniekiem jāsaņem, pacientam un tuviniekiem? Ja? Tas, ka, ja jūs saskārušies esat ar mediķiem, jūs esat nonākuši ar šo vizīti, ja? Tad, kad būs nepieciešama kāda izmeklējuma, ja? Lai precīzi noskaidrotos apmiņas cēloņus, tad vēl būs kaut kādi solīši jādara. Arī tāpat cilvēku mēs aicinām mediķus informēt, ka pastāv pamatots aizdomas par demenci, ka tā ir bieži sastopama, ja, un tie ir noteikti, tā ir slimība, kas var būt, ja. Jau sagatavojam jau šai informācijai. Tas svarīgi atziņa, ka pacientam ir iespējams palīdzēt. Ja? Tā nav parasta novecošana, ja? Tā ir tāpat, kā jums būtu cita saslimšana, cilvēkam ir iespējams palīdzēt tais veidos, kādus mēs tagad runāsim. Var palīdzēt gan medikamenti, ja? Gan arī šīs te nemedikamentozās palīdzības, ar un bez medikamentiem. Ja? Un tātad ir dažādas iespējas palīdzēt. Atkal tas, ko uzreiz jau tanīs pirmajās tikšanās, ka pacients nav izmainījies vai kļūst slikts cilvēks. Viņa uzvedību nosaka saslimšanu. Ja? Viņš nav palicis tāpēc, un reizēm ir tā, saka, jā, viņš, tāpatās vienā brīdī pienāk arī, kad mēs paši netiekam galā, ka vajadzīga arī varbūt šī te iestādes, vajadzīga šī sociālās aprūpes iestāde, cilvēks atrodas, bet viņš tik labs cilvēks un visu mūžu palīdzējis un tam līdzīgi, bet tā situācija ir tāda, ka vai es varu palīdzēt, cilvēks krīt, fiziski es nevaru viņu pacelt, vai es
nenodaru lielāku ļaunumu. Vai, teiksim, cilvēks, vai tā slimība nav pārņēmusi, vai vai tā nav jau slimība, par ko mēs runājam. Ja? Līdz ar to šeit ir jāpieiet tai lietai ļoti tā pragmātiski un pārdomāti. Ja? Jācenšas pēc iespējas ņemt vērā, uzklausīt pacientu vēlmes domas, iedrošināt pacientu, pozitīvi motivēt, nestrīdēties, nedusmoties. Sekot līdzi, vai pacientam nav aizcietējumi, caurē, patvaļīga urinācija, palīgi ierīces izmantot, vārdiski atgādināt par nepieciešamību. Ja, tad bieži vien arī tikai teiksim, mēģinot iestrādāt kaut kādu ritmu, noteiktā laikā piedāvājot cilvēkam vai nevajag arī tā mēs varam panākt jau tādu nelielu regularitāti vai novērst kādas negatīvas notikumus. Tuviniekiem runāt ar pacientu lēnāk, nesteidzināt, skatīties uz pacientu, precizēt, vai pacients ir sapratis, ja? Lūgt atkārtot. Ja? Tad, piemēram, jūs kaut ko pateicāt, un jūs pats, bet tu saprati, ko mēs tagad darīsim, vai kāda būs tagad mūsu tā. Ja? Tad kaut vai cilvēks ar saviem vienkāršiem vārdiem atkārto to. Ja? Tas tādā veidā mēs pārliecam. Ja mums reizēm ir tas, ka mēs steidzamies, mēs kaut ko pasakam, mums pašiem liekas, ka tas ir visu uzreiz tā skaidrs, ja? Bet šeit ir druscītiņi lēnāk, ja? Un druscītiņi uzmanīgāk. Nesteidziniet pacientu ģērbjoties, ļaujiet izvēlēties drēbes, ieplānot vairāk laiku. Veicināt, lai pacients fiziski aktīvs, pastaigājas, iet laukā, tieks ar citiem cilvēkiem, ja? Pēc iespējas. Ja, protams, mēs mēģinām pozitīvi mudināt vai paņemt līdzi kaut kur aizbraukt vai pie. Ja, jo skaidrs, ka tā inerce negribās ir šīs te bailes, ja? Bet mēģinām, cik tas ir iespējams. Protams, nevar varītēm, bet mēģinām to izdarīt. Un pacientiem, tuviniekiem jāredz, pacients var nenovērtēt savas spējas, apmaldīties, var kļūdīties, lietojot zāles. Ja? Tātad arī zāļu lietošana bieži vien ir tas viens no tiem momentiem, kad reizē to pamana to nopietnību, kad ir jau notikuši kaut kādas negatīvas. Ja? Ja? Jo jāatcerās arī šīs pacientam ir daudz dažādas zāles, arī citām veselības problēmām. Nepieciešams jau šobrīd nodrošināt uzraudzību. Ja, teiksim, ir konstatēts, ka tā ir tomēr jau testējot, jo daktars izmeklējot, jo saka, jā, tā tomēr izskatās pēc demences, tad jau ir jāsāk domāt par šo te uzraudzību, par to, kādā līmenī mēs to varēsim panākt. Ja? Vai tas ir, piemēram, bieži vien cilvēki tomēr dzīvo savos dzīvokļos. Ja tad ir liels jautājums ir, jā, bet mēs dzīvojam netālu, jā, bet mēs esam pieraduši, mēs katru vakaru vai katru dienu iebraucam labi, tas arī ir variants, jā. Jā, teiksim, vai mēs katru saliekam zāles trauciņos, saliekam tur vienai dienai, vai mēs varam salikt vienai nedēļai, vai nebūs tā, kad izdzers visas zālītes, jā, vai tai visai dienai var. Jā, tad šie tādi it kā vienkārši praktiski jautājumi, no kuriem jūs varat uzreiz jau varat mazināt šos te riskus, ja? Jo, piemēram, arī vai ar zālītēm. Paņemam, bieži vien pacienti mums atbrauc arī, teiksim, ar lielu maisu, viņš tur izber visu uz galvu. Jautājums ir, es visu zinu, es visu saprotu, es tur visu lietoju, ja? Bet lūdzu, tagad saliekam, ja? Paņemam to, kuras tad ir tās zāles. Tad no rīta jūs dzerat kuras, kā tas nosaukums, no kuras kastītes, ja? Tad vienkāršā veidā jūs varat notestēt, jo mēs esam tā lieta ir tā, ka mēs esam pieraduši pie tā cilvēka. Mēs esam pieraduši, ka viņš ir spēcīgs, labs, visu zinošs. Ja? Un tad mēs tā tīri, mēs to vienkārši īsti tā kā nepieņemam, īsti tā kā nenovērtējam. Un ja cilvēks saka, ka jā, es to varu izdarīt, mēs viņam ticam. Mēs esam pieraduši ticēt savam tētim, mammai, vecmāmai. Bet tajā brīdī varbūt tās kaut kādā veidā labvēlīgi mēs tomēr to vēlreiz pārbaudam. Ja? Vai, teiksim, izdodās salikt vai neizdodas. Jānovērtē situācija mājās, vai nevar kaut kur pakrist, vai nav kāds mēbeles, kur aizķerties, paklāji, kur paklupt, ja? Vairoties no kritiena riska. Jums tās grāmatiņas izdalīja. Ja? Tās grāmatiņas ir diezgan labas. Man tiešām tas man palūdza izrediģēt viņu, izskatīt cauri, man ļoti iepatikās. Tāpēc, ka tur ir praktiskas labas lietiņas, tādi sīkumiņi,
kuri var noderēt. Ļoti, man liekas, tā laikam no Polijas oriģinālā poļu taisījuši tāda, viņa likās ļoti, ļoti simpātiska. Un tur ir arī daudz lietiņas tādas parādītas. Ja? Tātad apgaismojums, elektroierīču lietošana. Ja? Tātad vienkāršās lietiņas, ko mēs apdomājam kaut kādus asos stūrus, pēc iespējas mēs tās telpu atbrīvojam, varbūt arī, teiksim, vakarā, naktī būs kaut kur stolēt jāiet, kaut kāds tepiķīts neveiklāks, ja? Telefonu lietošana arī ļoti svarīga lieta, jo faktiski arī psihiatrijā pastāv tādi testi tieši ikdienas aktivitātēm, transporta lietošanai, zāļu lietošanai, telefonu lietošanai, ja? Tātad, vai cilvēks, jo tas ir ļoti būtiski, ja bieži vien mums liekas, jā, telefons, visas sarežģītas cilvēks vienkārši baidās no to telefonu, nolicis viņu, mēs vēl izdomājam nopirkt vēl kaut kādu jaunāku modeli vai vēl kaut ko, un bieži vien viņš saka, jā, es te pazvanīšu, viss būs labi, ja, bet īstenībā vajag pārliecināties, ja, vai, teiksim, tiešām var piezvanīt, vai vienkārši funkcijas, vienkārši podziņu nospies, ja tas ir tiešām, vai varēs pacelt telefonu, piemēram, varbūt, ka cilvēks nepaceļ, jūs zvanat, viņš nepaceļ, ja? Tagad tās ir lietiņas, kuras ir, jau jāsāk jau no paša sākuma, jau no izprast. Iespējams būs nepieciešams sociālais atbalsts, nevajag kautrēties, izmantot jebkuru palīdzību. Šo teikumu arī es gribētu akcentēt, jo tas ir nav. Ja jums ģimenē ir cilvēks demens, tas nenozīmē, ka bieži vien ir tā sajūta, tas ir mans liktenis, tas ir mans pienākums, man tas viss ir jānes. Šī ir situācija, kad ir visiem jāmobilizējās un ka tiešām paprasīt to palīdzību izmantot. Vai tas ir dienas centrs, vai tas ir kāda aprūpe, vai tas ir mājās cilvēks atnāk palīdzēt kādas tehniskas lietas izdarīt. Ja? Tātad šeit tā ir tā situācija, kad mums ir tiesības izmantot visu palīdzību, tas ir pienākums, jo jums nav savu veselību jāsabeidz, mēs ārstējam ļoti daudz pati pēc tam tuvinieks ar depresijām, kas ir 3-4 gadus paši cīnījušies, un tā nav tā situācija. Protams, tas ir mūsu pienākums, bet te ir jāņem visa palīdzība. Te ir jāpulcē visa ģimene, visi kopā, te ir jāaizmirst kaut kādi savstarpējie strīdi, te ir jāsastāda kāds grafiks, kāds iespējas. Ja man pacienti viena, kur viņai mammai ir 102 gadi šķiet, ja, un viņai pašai arī 75, ja, bet māma tikai viņu grib, un viņa faktiski, tas īsti nav pareizi. Mēs ar viņu tieši par to runājam, ka mums ir tieši jāatrod tas risinājums, lai tomēr, kaut vai tā ir brīvdiena, tā ir viena sestdiena, tā ir svētdiena, tas ir kaut kāds grafisks, ka cilvēks var padarīt, jo visu laiku es piesaistīts, kurā brīdī mamma sauks viņu, ja. Te ir jāpārdomā, te tiešām ir jāņem visi kaut kādi persaki. Ja mēs ar māmu, man labāks attiecības, mēs ar māsu nerunājam.Ājās, ka nav pieslēgts vēl. Nav pieslēgts, tas labi. Tātad šeit tas ir jāizrunā. Un arī, protams, tie juridiskie jautājumi, ja? Tas liekas ļoti varbūt nežēlīgi, jocīgi liekas kaut kā, bet tiešām pēc tam, kad ir kaut kādi jautājumi par rīcības spējām, par kaut kādiem aspektiem, kad ir jāiesaista tiesa, kur ir jālēm cilvēkam, vai viņš rīcības spējīgs, ir aizbildni, tas ir daudz, manuprāt, nežēlīgāk nekā jūs to tomēr sākotnējā posmā, zinot, ka šis process, diemžēl, lēnītēm vai ātrāk tomēr progresēs, ka jūs tomēr sakārtojat ar cilvēku, izrunājat visas gan tie testamenti jautājumi, pilnvaru jautājumi, un tas būs daudz vienkāršāk un daudz arī korektāk attiecībā pret cilvēku. Kādi tad ir šie tādi pamatprincipi, ārstēšanas un aprūpes pamatprincipi? Tātad aprūpētāji, ja, un šis te aprūpes process. Te ir tādi kā postulāti, ja, pirms mēs kaut kādas tādas sīkumiņas un tādas jau kaut kādas detaļas runāsim.
Pirmais ir, jā, es nevaru kontrolēt slimības gaitu. Ja? Mums gribās, ārstiem visiem gribās visu kontrolēt, ja? Bet šajā gadījumā slimība iet savu gaitu. Jā, mums ir līdzekļi, mums ir iespējas ar viņu sadzīvot, mums ir iespējas dažādas ārstēšanas metodas, ja? Bet mēs īsti to gaitu nokontrolēt nevarēsim pagriezt. Un tas ir jāapzinās, ja? Ka mēs drusku pielāgojamies šeit ar slimības gaitai. Obligāti jārūpējas arī par sevi, tas, ko es teicu. Ja? Tātad katram cilvēkam ir savi darbi, ir savi pienākumi. Ja? Ir pienākums pret tuvinieku, bet ir arī, un tas ir, protams, likumā noteikts, mums par tuviniekiem ir jārūpējās, bet tad tomēr mēs sadalām šo, mēs izmantojam visas iespējas, ko mums piedāvā. Ja? Un, ja pirmā brīdī liekas, ka to iespēju nav tik daudz, tad tomēr rūpīgāk paskatoties, ir dažādas iespējas. Ja? Vai tas ir sociālā darbinieka, vai tas ir atbalsta persona, vai tas ir dienas centrs, ja? vai īslaicīgs, vai ilgāks uzturēšanas, ir varianti. Jāvienkāršo dzīves stils, koncentrējot enerģiju. Ja? Tad, tas būs periods, kad būs tomēr jāpārdomā savu, varbūt būs kaut kādas lietas, no kurām būs jāatsakās, jāvienkāršo, varbūt mēs nevarēsim būt tik spontāni, mēs nevarēsim kaut kādas ekstrā lietas darīt, mums būs tomēr jārēķinās varbūt ar katru dienu šī tuvinieka apmeklēšana, ja? bet to var izdarīt. Koncentrējam enerģiju. Jāpieņem atbalsts, vienatnē var netikt galā, tas, ko es teicu, viss atbalsts ir šai brīdī jāpieņem, un šeit tāda, varonība, ka tas tikai ir mans pienākums, tomēr par savu veselību ir jādomā. Ir jāstrukturē diena, ja, tad dienas, arī tas ir tāpat, kā es jau pieminēju, pieņemsim kaut vai vēdera izēja cilvēkam, vai urinācija, teiksim, vai ēšanas režīmu, ja, jo tas būs strukturētāk, jo būs tas režīms labāks, tas vispār visā psihiatrijā ļoti labi, bet šeit īpaši. Jāsaglabā humora izjūta, ja, tas liekas tāds, atkal es šo neesmu izdomājis, to ir Pasaules veselības organizācija ieteikusi, ka mums liekas, tā ir traģiska situācija, tas ir ļoti bēdīgi. Bet tai pašā laikā tas ir tāds ieteikums, ja mēs tā iedomājamies, tad varbūt tas ir labāk, varbūt, ka tas ir priekš pašu, tas ir runa ir par pašu tuvinieku mentālo veselību un humors, nav tā sliktākā lieta, gaumīgs humors, tas ir tīri labi, ja viņš nav aizvainojošs, vai viņš nav. Šeit arī var būt, ka, teiksim, tas ir arī mēs varam iepīt šos te humora elements arī attiecībā ar tuvinieku, arī šādā smagā situācijā, domājot par savu veselību. Ja? Tā kā, tas pirmā brīdī liekas tāds jocīgs ieteikums, bet īstenībā mēģinam saglabāt mūsu arī dzīvi. Jāatceras, ka uzvedību nosaka slimība, nevis cilvēks. Tas ir ļoti svarīgs tāds postulāts. Ja? Tā ir slimība, tas nav mans tuvinieks. Tas diemžēl, ir cilvēks tā ir slimība, kas šobrīd dominē. Ja? Un tas ir to noteikti, kad dar atcerēties tādīs grūtos brīžos, kad ir kaut kādi lēmumi, vai kad mēs sākam dusmoties uz cilvēku, vai kad mums ir tiešām šis te lēmums jāpieņem par sociālās aprūpes institūciju. Tad tajā brīdī tomēr padomāt, ka tas cilvēks, viņš būs viņš ir tāds, kā viņš bija, viņš nav bijis slikts, viņš arī šobrīd nav slikts. Bet šī slimība, diemžēl, ir tagad dominē. Ja? Un es daru labāko, ko var izdarīt šobrīd. Ja? Tātad daram, ko mēs varam. Tas nav pārcilvēciski, nav jādara pār saviem spēkiem, ja? Bet jādara maksimālais, ko mēs varam izdarīt. Tātad izmantojam pieejamos resursus, dienas centrus, māsu aprūpes mājas, minimālais finanses nodrošinājums, ja, tātad atkal naudiņām, protams, kad ir visādi situācijas cilvēks, bet ja viņš iet uz katru dienu aiziet uz tirgu vai aiziet kaut kādu veikalu, liekas ar tām naudām, ka tur īsti nevar saprast, vai viņš to naudu tur pa daudz iedod vai vēl kaut vai kā tur ir, bet droši vien, kad ir kaut kāds naudiņas limits un tomēr cilvēka tā autonomija, tā viņa
spēja, kamēr viņš var, kamēr viņš, varbūt tas 1 vai 2 eiro nebūs tas izšķirošais dzīvē, bet tas ir viņa darbošanās, tas ir viņa ierastās lietas. Jā, bet mēs to varam risināt ar kaut kādu šo te naudiņas pieejamību, cik lai nenotērē pa daudz. Tātad pašai aprūpei, dienas rutīna pēc iespējas, ja mēs varam, ēdināšanas svara kontrole svarīga, ja, tātad šie tie ir jautājumi personiskā higēna, teiksim, mutes higēna ļoti svarīga, tad vēdera izēja, tomēr piedomāt, cik cilvēks bija izgājis, nebija, urinācija, cik bieži, ja, tādas vienkārši parastās lietas, jo reizēm cilvēks var tieši no tādām parastām tehniskām lietām, vai kaut kāda urīna infekcija, piemēram, un tas tīri var radīt arī cilvēkam vēl papildus pasliktināšanos, ko mēs domāsim, ka tā ir vienkārši viņa, teiksim, tur mentālā stāvokļa pasliktināšanās, bet tā būs vienkārši jau viņai tāda intoksikācija. Tualete nesaturēšana, traumas, ja, tātad trauma, tā ir ļoti tāda, tāpēc arī es jau varbūt paskriešu uz priekšu, bet tas ieteikums arī faktiski ir pēc iespējas tomēr mazāk visādas slimnīcas. Reizēm tā liekas, tagad ielikšu slimnīcā savu, viņa tur ļoti laba slimnīca, viņu tur izmeklēs un atradīs kaut ko, bet atceramies, ka katra tā jaunā vieta, tas ir papildus traumu risks, tā atkal ir jauna vieta, tas ir tas cilvēks uzreiz tur jūtās apjūtis, tas nav viņa tas tā kā vecs ozoli izrauta sakām, viņš nevar tur iedzīvoties īsti. Tā pati problēma arī bieži vien tādās sociālās aprūpes iestādēs, ja? Bet, teiksim, slimnīcā mēs viņu tur ieliksim, kurš tur tā pieskatīs, kā tas būs, plus vēl visādas infekcijas, ja? Tā kā te ir, ļoti rūpīgi ir jāpadomā, vai mēs kādreiz neizdaram sliktāk, ja tas ir tāds ieteikums, tomēr, ja mēs varam izdarīt analīzes, var izdarīt, var ģimenes ārsts, var daudz lietas izdarīt, lokāli, bez teiksim, tādas, mēs atkal liekas, mēs izdarīsim kā labāk, mēs būsim izdarījuši visu labāko, mēs būsim atraduši galvenāko slimnīcu, ielikuši tur tagad, bet vai tas ir vajadzīgs? Ja, teiksim, no ārsta viedokļas ieteikums būtu pēc iespējas mazāk tomēr, ja, un arī traumu risks, kā ir kaut kāda jauna vieta, tā uzreiz mums ir stipri jādomā, ja. Atceramies to vakaru, to krēslas, tās problēmas. Garastāvoklis emocijas, ja, teiksim, bieži vien cilvēks arī izsaka savas emocijas caur savu uzvedību, ja, viņš ir dusmīgs, redz, kā viņš tāds īgans un tagad, nav kaut kas tur tā, bet varbūt viņam ir kaut kāds diskomforts, varbūt tās ir sāpes, varbūt tas vēders sāp, ja, varbūt vēders nav izgājis, ja, tad ir arī šim te garastāvoklim emocijām ir, jāpievērš uzmanību, mēs jau savu tuvinieku iepazīstot, mēs jau jūtam jau, kas ir noticis pa lielam. Klaiņošanas jautājums, kas, protams, ir tāds diezgan bēdīgs, ja, ko, protams, ka ir īpaši Alzheimera demence, ir, kamēr cilvēks, viņš ir fiziski vesels, viņš ir labā fiziskā forma, protams, kad ir tā atmiņa nestrādā, bieži vien tie gadījumi, kad mēs dzirdam, ka cilvēks ir aizgājis, cilvēks viņš atcerās kaut kādas senas, atcerās atkal tā emocionāla atmiņa, viņš atcerās senas vietas, viņš atcerās senas situācijas, viņš aiziet kaut kur aizbrauc ar vilcienu, tur atcerās, ka tur kādreiz bijis tilts pār Daugava, vai tad iet kaut kur, jā, un faktiski tie gadījumi, kad mēs, teiksim, televīzijā meklējam cilvēkus un atrod kaut kur viņš apjūtas, kaut kur veselu dienu vai nakti ir gājis. Protams, tā problēma ir liela, ja, un nav tāda risinājuma, ka viens kolēģis tur kaut to GPS raidītāju tur gribēja pielikt, ja, bet pieliek pie pulksteņa siksnīs, viņš viņu noņem no to siksniņu, ja. Tā kā, nav tas tik vienkārši, ja, bet tā ir tā lieta, kas arī ir. Un miega traucējumi, protams, arī, kur bieži vien ir vajadzīga arī kaut kāda medikamentu palīdzība, ja, vai arī ar šo ritmu jāmēģina, ka bieži vien izmainās tas dienas ritms. Ja cilvēks sāk pa dienu vairāk pagulēt, un tad naktī atkal neguļ, ja, tad te arī ir svarīgi to ritmu sagādāt. Jautājums par demences profilaks, teiksim. Tagad
tāds, jautājums, ko mēs varam darīt? Jā, man radiniekiem ir Alzheimer demens, piemēram, man mammai, omai bija, vecmammai bija, jā, tas risks man pastāv, vai ir kaut kas tāds, ko es varu darīt? Jā, var, ir virkne pasākumu. Ja jūs tā apskatāties uzreiz, tad pirmais uzreiz ir asociācijas ar sirds asinsvadu slimībām. Ja? Tas, ko tur profesors Ērglis vienmēr stāsta un kardiologi stāsta, un mēs viņus klausamies, ja? Tad ir daudz līdzības. Ja? Jo, protams, ka tās lietas ir tās asinsrites, tas visur ir iesaistīta, ja? Mēs to varam mēģināt novērst. Tad liekās svara samazināšana būtu labi, ja, teiksim, cilvēkam tas nebūtu kā problēma. Šīs te fiziskās aktivitātes, to mēs varam dzīves laikā darīt, un arī varbūt cilvēks pierod pie šiem fiziskām aktivitātēm, un arī lielākā vecumā viņš jūtās komfortabli ar to. Asinsspiediena kontrole. Šeit ir jautājums, ka bieži vien asinsspiediens, mēs sakam, ka vajag zemāku asinsspiedienu. Reizēm ir tā, ka šais gadījumos ir labi, ka viņš ir ne pa daudz zems, ne pa daudz augsts. Ja? Jo kādreiz arī pa asinsspiedienu esam uzmanīgi, kādreiz viņš nokrītoties, mums ir varbūt galvas reiboņi, tas pats kritiena risks pieaug. Ja? Tātad šais gadījumos, ja viņš ir zemāks, tad, protams, drošāk, ka nebūs nekāda insulta un viss būs labi. Bet, ja viņš ir vēl pārāk zems, tad cilvēks ir izjust kā diskomfortu, krišanas risku. Ja? Tad tomēr šeit gadījumos varbūt, lai viņš ir, ja tie ir tur 130 mm dzīvesudraba staba, ja? Nevis tur 110 vai 100. Ja? Tad ne pa augstu, ne pa zemu. Holesterīna līmenis. Ja? Šai gadījumā, ja, teiksim, tomēr ģimenē ir šīs te Alzheimer pacients, piemēram, šī demencija bijusi, tad ja jums arī ir šie te holesterīns, ir paaugstināts, ja tie sliktie holesterīni, un ģimenes ārsts, teiksim, šaubās, viņš saka, jā, vajadzētu lietot tos statīnus, mums par tiem holesterīnu pazemināšiem līdzekļiem, mums tur ir tāda skepse vienmēr, mēs tā kā domājam, varbūt, ka dabīgā veidā var, tur ar rēšanas paradumiem, jā. Bet šais gadījumos ir diezgan pamatot, ka tomēr jūs piekrītat lietot šos te statīnus, tomēr, lai tas holesterīns ir zemāks. Jūs tā kā divus zaķus mēģināt ar vienu šāvienu nošaut. Ja? Augļu dārzeņu lietošana, diabēta kontrole. Ja, tad cukuru līmenis, diabēts arī ļoti bīstams, tomēr šais gadījumos vēl rūpīgāk tomēr paskatāmies, vai mums neattīstās, vai mums nevajag, klausam ģimenes dakteri, ja ir vajadzīgs, teiksim, šī te cukuru līmeņa asinīs kontrolēšana. Tātad kafijas dzeršana vai arī tēja, tātad ir laba lieta, 3 līdz 5 kafijas krūzītēm dienā mēs varam dzert, un kafija ir profilaktisks pasākums. Te ir tāds ieteikums, kas ir zinātniski pierādīts, bet, ko varbūt nevajag izmantot ļoti plaši, ir alkohola lietošana, ja, jo sarkanvīns, alus palīdz, ir pierādīts, bet, protams, ka ir, es šo te, man patīk, jo, tas tagad tomēr cilvēkam dod, tādu uzmundrinājumu, viņš saka, kad tomēr, lai cik viss būtu slikti, tomēr redz, kā es varu profilaktiski ārstēties. Bet, protams, ka mēs nezinām, kurā brīdī, teiksim, alkohols, ja tas par labi var atkarības veidoties, var tas būt pārāk bieži, pēc tam varbūt arī visādi aizkuņas iedzert. Protams, ka tas, bet, ja mēs runājam izolēti par demences profilaks, tad, protams, kaut kāda sarkanvīna glāze, tur 2 vai 2 reizes nedēļā pa glāzītē vai reiz nedēļā, nekas no tā slikts nebūs, un tas ir arī tomēr pierādīts profilaktisks pasākums. Tas, ko es saviem pacientiem saku par depresijas novēršanu, ārstēšanu, ja, tad tas arī palīdz, tas ir profilaktisks pasākums. Ja cilvēkam ir depresija, tad labāk viņu ārstēt, ja, tas arī palīdzēs pasargāt no šīs otras problēmas. Omega-3, zivju produktu, omega-3 augstskābu lietošana ikdienā, zivju produktu viss ir labi, arī pat treknās zivis skaitās labas, ja, tā kā tas tur droši var. Jautājums par estrogēnu līmeni arī, protams, ir vēlams, teiksim, ja ir šī menopauze, tad tomēr
dāmām šo estrogēnu līmeni, ja arī ginekologs iesaka un arī komfortam un viss, tas pa sliktu nebūs. Jo estrogēns tomēr arī tas līmenis tiek uzskatīts, kāpēc varbūt sievietēm pat mazāk ir demences, ka tiek uzskatīts kā tomēr protektīvs faktors. Ja? Tā kā šeit arī ir vēl viena iespēja kaut ko darīt. Vitamīna B grupa, jā, kaut kādu kursiņu var izdzert, bet tas tā. Lītīs varbūt specifiskās, melatonīns arī, ja tur bezmiegs, jā, tad var lietot. Tā kā principā ir virkne pasākumu, un daži ir tīri tādi nopietni, ja, kurus mēs varam minimizēt šo risku. Ja mēs arī nevaram visu atrisināt, tad mēs tomēr varam šo risku mazināt. Jautājums tagad par demenču ārstēšanu. Kā tad mēs ārstēsim? Ja, tas, ko es teicu, pirmkārt, tā nav vienkārši novecošana, mēs varam cilvēkam palīdzēt. Pirmais ir šī tātad, ko dakteris darīs, viņš mēģinās saprast, vai šeit nav tie 15% kaut kādi atgriezeniski cēloņi. Varbūt, ka tā ir situācija, kad ir atsevišķi gadījumi, ja, tur B12 deficīts, piemēram, vairāk cilvēkiem, kas alkoholu lieto, vairāk metabolu traucējumu, kāds traumas rezultāts, piemēram, ja, vairogdziedzera funkcijas traucējumi. Ja, tad, protams, ka ir kaut kāds spektrs, kas mums dod vēl iespēju, kad jā, varbūt te mēs varēsim sakoriģēt un tas nebūs neatgriezeniski. Tātad pirmais pretzendieks. Tad ir divi šie ārstēšanas veidi, psihosociālais, tātad psiholoģiska, bezmedikamenta ārstēšana, kas tiek uzskatīti, ka tas ir pirmais uzdevums, un arī tātad šie vai, kā viņš skrien uz priekšu, ka viņam pieskarās, nevar skārties viņam klāt. Tātad farmakoloģiska ārstēšana, kad ir jau arī, ja cilvēkam tiešām ir šīs halucinācijas, teiksim, vai viņš tur bezmiegs, ir varianti, tiešām ir varianti, var uzmanīgi, var atrast šos palīdzības iespējas. Ja? Kādas ir šīs psihosociālās ārstēšanas metodas? Kā mēs tātad parastās, viena ir komunikācija metode. Tas, ko es jau pieminēju, runājam lēni, klusā vietā. Ja, teiksim, ja mēs gribam šo sarunu, tad mēs tomēr vietā, kur ir pietiekami klusu, kur nav kaut kādas fona skaņas, kas cilvēkam novērš uzmanību. Mēģinam lietot tādus īsus teikumus. Ja? Ļoti svarīgi ir neverbālā komunikācija. Ja, teiksim, jūs tomēr uz cilvēku skatāties, jūs ar savu ķermeni rādat viņam. Tādā veidā jūs rādat savu arī tādu labvēlīgu attieksmi, iedrošinat, runāt ar seju pret pacientu, pret klientu, uzturam acu kontaktu. Ja? Tas, ko, teiksim, dakteri bieži vien tur raksta datorā, kaut ko blakām runā, ja? Bet šais gadījumos arī dakteriem ir svarīgi, ka tomēr velta cilvēkam laiku, skatās viņam acīs, nosaukt savu vārdu, lietot klientu, tāpēc arī dakteriem ir tie piekariņi, ja, kad jā, es esmu dakters Taube, un tādā veidā atkārtojot, mēs arī ar šo atkārtošanu, tā smadzenes strādā, ka šī atkārtošana tomēr palīdz saglabāt informāciju. Komunikācijas saturs, tātad neuzdodam pa daudz jautājumus, lietojam vienkāršus teikumus, vienkāršus jautājumus, arī ar jā-nē atbildāmus, bet esam uzmanīgi ar tiem jā-nē, kad, protams, ir kādreiz var kļūdīties. Cilvēks vienkārši atbild, ja mēs tur sakam, kā tur visi labi, jā, brokastis paēd, jā, bija garšīgs brokastis, jā, beigās cilvēks viņš atcerās, ka tur bija tās brokastis, neko, ja. Tā kā tad tomēr mēs nokontrolējam ar kādu jautājumu, ka cilvēks var atbildēt ar saviem teikumiem, ja. Runāt par emocionālām tēmām, ja, tātad tas ir tas, kas cilvēkam, vai tā ir viņa bērnība, kaut kāds viņa atmiņas pozitīvas, kāds, vai viņa tur kāds vaļasprieks, viņa tur dārs, viņa puķis, ja. Un izvairamies no klienta teiktā labošanas. Ja? Tad, protams, kad mēģinām nelabot, mēs esam nepacietīgi, mums gribās ātrāk, viņš to vārdu meklē, ļaujam to dažas sekundes pameklēt, daudz lielāks
gandarījums pašam cilvēkam būs, kad viņš to vārdu atradīs un kad tas būs daudz pozitīvāk, ja mēs to tās dažas sekundes nevis pasteigsimies uz priekšu. Ja mums viss tik steidzīgi ir, bet nu šeit vajag drusciņu pacietīt. Vide, pietiekams apgaismojums, iespēja aktivitātēm, piekļuva atvērtām vietām, kur tikties ar piederīgiem, arī tādās, nu, teiksim, sociālās aprūpes iestādēs, tomēr, nu, mēģina atrast šo te vietu, lai būtu, kur cilvēkam satikties. Nu, dažādas tur risinājumus meklē, lai varētu. Ko vēl var darīt? Tātad svarīgi ir tāda orientācija realitātē. Ja mēs to informāciju atkārtojam, nu, piemēram, par dienu, par datumu, ja, laba lieta ir, nu, pulksteņi kaut kāds lielāks, ja, vai, teiksim, kalendārs, vai kaut vai, teiksim, kāds žurnāls, ko cilvēkam, ja, kad, jo tomēr mēs atkārtojam un šo informāciju sniedzam regulāri, jo tas tomēr palīdz labāk atmiņā palikt šai informācijai. Ja? Tāda orientācija realitātei šodienā. Ja? Dažādas atmiņu terapija saucamā, dažādi priekšmeti, ja, jo ļoti svarīgi ir, ka tomēr īpaši, ja tas ir runa par kādām sociālās aprūpes iestādēm, tad tomēr pazīt to cilvēku, zināt, kas ir viņa interesējošās lietas. Ja? Un tam var noderēt šīs te atmiņas, dažādas tuvas lietas, fotogrāfijas. Nu, mēs arī tādu personas realitātes apstiprināšanu, mēs, teiksim, mēģinam saprast. Bieži vien cilvēks varbūt dzīvo kaut kādās laika posmā atpakaļ, tie 10 gadi vai 20. Nu, mēs mēģinam saprast, kas tas ir par laiku, ja, tāda validācija. Mums nav tajā brīdī jādusmojās uz cilvēku vai jāsāk, ka tagad taču tas gads un ko tur tā. Jā, bet vismaz mēs zinām, tad mēs apmēram saprotam, kāda ir tā cilvēka. Viņš varbūt domā, viņš bērnībā atrodas tajā brīdī vai kaut kāds, viņi tur vēl kādi tuvinieki ir dzīvi, kas varbūt ir aizgājuši. Ja. Mēs mēģinam to saprast. Palīdzošas ir arī dažādas terapijas, piemēram, tāpat, es jau teicu, ka ne jau visi mēs dejosim vai dziedāsim, bet principā šīs te psihomotorās terapijas, tiksim, dejas terapija, drāmas terapija, sports, ja, tāda, kāds āra aktivitātes ļoti labas ir, piemēram, ir dažādi āra trenažieri, tagad ir pieejami, ja. Tas mazina depresiju, apātiju, uzlabo miegu, tas ir arī pierādīts efektivitāti, ja. Šīs te multisensorās stimulācijas ir tāda arī visādas speciālās multisensorās telpas, kur ir gaismas, skaņas, taktīlās sajūtas, jušana. Ja? Tas arī ir noteikti palīdzoši. Ja? Tā kā cilvēkam arī tomēr tas ir labi. Kognitīvās stimulācijas terapija, dažādas skaitļu, vārdu spēles, ja tas ir ar kādiem fiziskās aktivitātes elementiem, ja kaut kāds tur labirints jāaiziet, piemēram, ja, vai Tas noteikti der. Aromaterapija arī ir laba. Lavanda, citrons ir, teiksim, šīs te smaržas arī kaut vai tas rada to komfortu, mazina to agresivitātes tādu uzviltību. Mūzikas terapija, spēlē, klausās mūziku. Ja kādreiz ir jāsaprot, kādu to mūziku klausās. Mākslas terapija, gleznošana, krāsošana ir laba. Aktivitātes, kas saistīts ar dzīvniekiem. Jā, tātad mazina asinsspiedienu suņi, zivtiņas mazina agresiju, tā kā arī tādas lietiņas var izmantot. Ja suņu terapija, jā, mēs arī viesojāmies sociālās aprūpes iestādē, taisni bija ieradušies tie sunīši, ja, tādi milzīgi lieli balti, es nezinu, kā tā suga, tur viņi brīnišķīgi pa to staigāja un tiešām klientiem bija ļoti patīkami, un tie sunīši, viņi tur tā savā nodabā aiziet pa gaiteni. Bet, tie ir apmācīti un speciāls tomēr terapijas tāds veids. Tas arī Latvijā šeit, protams. Par tādām rotaļlietu izmantošanām varbūt tās it kā ir tā terapija, kā tā agresija mazina, bet, varbūt tas tāds atkal tas mīts par to, ka tāds kā bērnība atgriešana, varbūt tas nav tas labākais. Šis te lietu kopums, ja, tāds toolbox, ja, kur ir pacienta lietas, kartītes, kādi video materiāli, kaut kādi balss ieraksts, varbūt no kaut kāda ceļojuma, kaut kādas piemiņas lietiņas. Ja? Tas ir ļoti labi, un to var izmantot, teiksim, kādreiz sarunai. Piemēram,
Nu, ir kaut kādas situācijas, kad ir jāģērbjās, vai teiksim, kaut kāda ēšanas, vai ir kaut kāda tā stresa situācija, ja, kad mums vajag šo te stresu nedaudz nomierināt, noņemt, ja, tad mēs varam tādā veidā pārslēgt uzmanību. Nu, dažādas taciņas, norādes būtu labi. Varbūt arī psihoterapija, ja, KBT terapija, bet nu, tas varbūt ir nav tik pieejams, protams, ja, bet, protams, arī var būt atsevišķas lietas, ko var strādāt arī terapeiti. Nu, te ir tā, teiksim, tas piemērs, nu, teiksim, tur aromaterapija, tur ārā kāds šīs te vai no tādas mūzikas instrumenti, vai tur tāds labirīns, piemēram, kurš ir jāaiziet, ja, vai tur ar kāju, piemēram, ja, tad ir svaigā gaisā, un arī tagad, protams, parādās dažādas aprīkotas vietiņas, kur ir dažādi tāri, trenažieri, un tas jau paliek moderni un bērniem un pieaugušiem, un arī es ceru, ka senioriem arvien vairāk un vairāk. Jā, tātad sensorās intervences, psihosociālas intervences, strukturētas terapijas, arī, teiksim, terapijās, arī zināmā mērā vannošana, mutes higiēna, nu, tiek uztverta kā atsevišķi tāda kā intervence. Ja? Tepat to lavandas, aromaterapija, miers, pozitīvs noskaņojums, masāža arī var būt, ja, tātad sociālais kontakts. Arī, teiksim, tā nav varbūt profesionāla masāža, bet tas to var veikt arī tuvinieki, teiksim, kaut vai plecu joslā. Ja? Mums nav tādas specifiskas zināšanas, bet drīzāk tā ir tāds pozitīvisms, tā ir tāda miera, tas ir agresijas, tādas trauksmes mazināšana, ja? Tātad nu, arī kontakta veidošana. Nu, šīs te pieminētās multisensorās stimulācijas, nu, tur ir gan speciāli tādi aprīkojumi, ja, tur krāsaini, bet nu, tāds līdzīgs arī, teiksim, lamps, kas maina tur krāsu, vai tagad jau ir pieejams arī dažādas tādas iespējas. Gaismas terapija, protams, arī mums tie laiki ir tumši, un ļoti daudz arī depresijas saistīts tomēr ar šo te ilgo tumsas periodu, ja, tātad arī, protams, izmantot katru brīdi, kad ir iespējama šī te gaisma. Validācijas terapija, atmiņu terapija, tas, nu, te ir drusku detalizētāk, tas, ko es jau stāstīju, ja, kad kaut kas ir. Mūzikas terapija, klausīšanās, aktīva līdzdalība, rada patīkamu atmosfēru, un nav risku, nav tādas negatīvas ietekmes. Nu, te mūzikas terapijas, piemēram, bildītas, ja, kad nu, tādi ērti krēsli vai dažādas instrumentus, ja, tā ir arī tāda emocija izteka, kas ļoti labi nodara arī vispār psihiatrijā, depresijā ārstēšanā, trauksmu ārstēšanā, bet arī šeit pacientiem ar šiem kognitīviem traucējumiem ir ļoti noderīga. Dzīvnieku terapija, jēgpilnas aktivitātes. Ja, tad kāda aktivitāte, kurai ir kaut kāda liela nozīme, vai tas ir te kaut kāda vai dārzniecība, vai tas ir, mēģinam iesaistīt cilvēku, nu, pēc iespējas kādā, jo tam ir jēga un darbība, jo tas ir labāk. Pa mutes higiēnu droši vien ir jāatcerās, jo tas ir būtiski. Mēs arī tāpat tās protēžu jautājumus, vai tur nav saplīsušas, vai kaut kas nespiež, ja, jo cilvēks var būt tās arī nu, vislabi, ja, bet mēs redzam, ka viņš varbūt nu, cieši sāpes, varbūt arī šī sāpju sajūta ir izmainīta, ja, ēšana, kā pārtika sadalās, ja, kā viņš var sagramot vai nevar. Vannošana, higienas jautājumi, ja, tātad ļoti svarīga lieta, jo cilvēks, nu, diemžēl, nu, negrib, teiksim, tā ir tāda pretestība, tas ir liels notikums, cilvēkam tā kā bail, tā kā negribās, mēģina izvairīties, ja, arī tā ir tāds kā diskomforta sajūta, ja, bet, nu, tas noteikti būtu jāmēģina to darīt, ja, ierastās lietas, teiksim, šampūns, labāk duša, protams, arī dažādas gan pretslīdes lietiņas, gan kaut kādas krēsliņas, arī te grāmatiņā tur ir diezgan labas lietas, ja.
uzmanīgi tieši no šiem te kritērijiem. Jo, protams, ka man liekas, ka lielākais ienaidnieks ir nepareiza zāļu iedzeršana, šie te trauciņi un kritieni. Un kritieni gandrīz ir svarīgākais. Ja mēs varētu no tiem kritieniem izvairīt, ko nozīmē, ka cilvēks nokrīt, salauž gūžas kakliņu kājai, un tad mēnešiem ir uz gultas, tad ir izgulējumi, infekcijas, tas gandrīz ir, tas ir viss briesmīgākais. Tā kā, pirmais ir, tad paskatāmies, kaut arī čībiņas, arī kaut kādas ētības, tiešām tos paklājiņus, ja? Vai kaut kāds nav tāds neveikls, ja? Tad te varbūt tas sīkums ir tiešām tas, kas ļoti palīdz, ja? Uzrakst uz durvīm strūklas stiprums, ja paskatāmies, ja palaižam to ūdeni uz sānu, ja ar roku, tāpat kā, paskatāmies, cik viņš ir silts, nedaudz varbūt tās uzlējam, ja augstums sajūta varbūt izmainīta. Silts, gaišs, tumšāks dvielis labāk ir. Arī par to, ko es jau minēju, ka ļaujam pilnībā neizģērbties. Ja cilvēks grib, varbūt tas ir kaut kāds krekls garāks, ja, bet viņš jūtās drošāk, nevis, ka mēs uzstājam, ka vajag pilnībā izģērbties. Ja. Varbūt kādu priekšmetu, piemēram, ir ērtāk, viņš tur kaut kādu vai tā švamīti vai kaut ko tur rokā, kas. Tāda praktiska lieta, ka, piemēram, melnā krāsa liekas kā caurums. Ja, tad mēs pēc iespējas, ja teiksim, jums būs kaut kāds paklājiņš melns, cilvēks nekāps virsū, viņam liksies, ka tas ir caurums, ka tur var iekrist. Ja. Spīdīgas lietas, liekas, ka ledus, liekas, ka slīdēs. Ja. Tā kā, tādas vienkāršas lietiņas visreizē mēs nevaram saprast, kāpēc cilvēks baidās tur iet pa kaut kādu, bet tīri tehniski viņa uztverē tā ir slīdīga, vai tas izskatās kā caurums. Tualete, te arī no tās grāmatiņas ir tādi piemēri, piemēram, arī kaut kāds uzrakstīņš, piemēram. Tas reizē trenē, ja, dzeltens foniņš, melns, pieņemsim, tas uzraksts, ja, tāds melna, zila krāsa, tīri labi strādā, ja, melni burtus, balti vai dzeltena fona. Piedāvājam, lai cilvēkam vai nevajag, to ritmu iestrādājam. Drēbes, ko var ātri novilkt. Ja, tomēr izdomājam kādas, vai tas ir kāda rāvēslēdzēja, kāda kleita, kas ir ērtāk novalkams. Ja. Un arī, protams, ka ir dažādas, teiksim, ja mēs meklējam, ir dažādas arī tehnoloģijas, ir sensoriņi, ka, piemēram, ja kaut kāda noplūda, tad viņš tur iezvanās cilvēks. Var arī tāds tīri reflektori, var mēģināt to izdarīt. Šis ir, tie piemēriņi ir no tās arī tās grāmatiņas. Istabas iekārtojums, klusums, drošība, uzraksti, vienkāršība. Ja? Tātad krēsls, piemēram, tāds ir ērtāks. Ja? Pa tepiķiem skatāmies, lai tas nav kaut kāds tepiķis, kas bīdās, bet tad viņš ir, teiksim, visa istaba ir piepildīta. Dažādas uzrakstiņi, ja? Piemēram, kurā vietā kas stāv. Tas arī cilvēkam palīdzēs pēc iespējas ilgāk. Ja būs šī kārtība, kurā vietā ir pēc iespējas ilgāk, viņš to varēs saprast. Ja? Kaut kāds slēdzīts, ja viņš, teiksim, ir uz tā fona, piemēram, tad varēs redzēt, kur viņu nospiest. Ēšana, dzeršana, mazāk stimulu, mazāk spilgtu lietu, ja pats var ēst, lai ēd. Varbūt grib ar roku ēst, vai kā, lai ēd. Viens ēdiens. Konkrēts ēdienreizes. Gatavot, piedāvā izvēles starp divi. Ja? Tātad cilvēks ja jūs, teiksim, noliksiet entos ēdienus tur uz galdu, viņš apjūks. Teiksim, ja jūs, piemēram, ir otrais, teiksim, zupa, izēdam zupu. Ja? Varbūt pēc tam mēs liekam kaut kādu otro. Tad, kad mēs gatavojam ēdienu, tad ir piedāvā starp diviem. Tāpat kā pa drēbēm, tas ir drusciņi no bērnu pieeja, kam ir bērni. Kad divus piedāvājam, ja, tad viņš jau tā būs, es negribu neko ēst, man neko negribās, bet tad kaut kādas mažas, tās būs šitā, lūk, ko te mēs labāk šo vai izvēlamies šo. Pagatavojam, tad uz galda tas ēdiens, tad viņš ir jāēd, ja. Izvairamies no melnas krāsas traukiem, ja, tad, teiksim, tādā kontrastiņā, ka tomēr labāki balti, un tad tas zilais, teiksim, foniņš, tas ir kā, kontrastē, tad viņš to šķīvīti smuki atpazīst, ja. Lai pietiekam šķidrumu uzņem,
jā, nu, ja atsakās ēst un saka, ka saindēts, nu, tad ir jāēd abiem diviem tas, jā. Nu, te ir arī tādi, nu, piemēram, tas ir vienkārši tāds bildīts, nu, pieņemsim, Rīgā arī dienas aprūpas centrs, ja? Nu, jāskatās par attiecīgo reģionu. Viens ir Rīga, otrs pakalpojumi atšķirās. Ja? Tas ir tas, kad, protams, kaut kur viņi ir savādāk. Rīgā, pieņemsim, problēmas ar šīm te ilgās uzturēšanās sociālās aprūpas iestādēm, bet ir tad viņi pērk pakalpojumus no šiem citur varbūt ir kaut kādas slimnīciņas, kas ir pārveidotas tur pa sociālās aprūpas iestādēm. Tad katrā reģionā tomēr tas pakalpojumu klāsts atšķirās, ja, un varbūt kāds bagātāks var kaut ko vairāk piedāvāt, kāds mazāk, bet tas ir, nu, jāskatās to uz vietas. Bet, nu, te ir, piemēram, dienas aprūpas centrs, ja, arī Samariešu apvienība, man liekas, kaut ko viena arī organizē diezgan daudz pakalpojumus. Ja, tad tās iespējas ir, bieži vien mēs par viņām nezinām. Ja, bet te, piemēram, arī nu, var teiksim, 1 līdz 3 mēnešiem rehabilitācijas programma, ja, kognitīvās trenēšanas, droši vien kaut kādi vingrinājumi, tur puzļu likšanas, kaut kādas minēšanas, kaut kādas tādi uzdevumiņi. Uzvedības koriģēšana, ikdienas funkcionēšana, atmiņas vingrinājumi, rokdarbi. Arī dažādi speciālisti piedalās, ja? Tur ir ergoterapeits, sociālais darba, rehabilitologs. Ja? Tātad pietiekam pakalpojumu galvenais ir tomēr mums jautāt un skatīties, un tad jau plānot, ja? Kā mēs varam, kā viņi strādā, cikos mēs aizbraucam, cikos izņemam. Ilgās uzturēšanas, protams, ka ir jautājums par to, ka visa tā mūsu darbošanās ar medikamentiem, bez medikamentiem ir vērsta uz to, lai cilvēks pēc iespējas ilgāk būtu pats funkcionējošs, ja, ar minimālāku palīdzību. Ja, tas ir tas galvenais uzdevums. Bet, protams, vienā dienā pienāk šis te moments, ja, tas, ko es teicu, ka tajā brīdī ir jāpārdomā, ka jā, tā slimība ir gājusi pa daudz. Es fiziski nevaru ar to tikt galā, man ir jāuzraug nepārtraukti, man ir riski, ka cilvēks nokritīs, es nevarēšu viņam palīdzēt piecelties. Ja? Tad tomēr ir šī izšķiršanās par ilgās uzturēšanās sociālās aprūpas iestādēm, un tad tas, protams, ir tā pāreja. Protams, ir individuāli jāskatās, un kurā vietā, bet es saku, mēs bijām, piemēram, arī tādīs lapsas, tās arī, kur Rīgas pašvaldība uztur, te dzinta ar melodiju lielais, ja. Tātad, protams, ir jau, tās pieejas ir jau dažādāks, un, es nevarētu teikt, ka tas iespējas ir slikts, kad cilvēki mēģina un iepazīstās ar cilvēku, un arī, tos principus, par kuriem es te runāju, lielā mērā arī ņem vērā, tā kā ir personāla problēmas iespējams, ja, bet tās iespējas tomēr ir. Medikamenti, tātad ir jāatcerās par medikamentiem tas, ka ir zāles, un ja doktors jums saka, ka tam īpaši Alzheimera demence ir tomēr medikamenti, kuri var palīdzēt cilvēkam, ja, tad tas ir jāapsver, cik tas maksā, varam atļauties, nevaram ar doktoru kopā izrunājam, bet, protams, ka medikamenti eksistē, ja. Un tas ir, doktora kompetence, bet nav arī tā, ka neko nevar darīt. Tu neesi viens ar problēmām, jo vairāk iesaist palīdzībā, jo labāk. Dalīšanās ar aprūpi liecina par tavu spēku, nevis vājumu. Izmanto pieejamās iespējas, sociālā palīdzība, dienas aprūpas iestādes. Kādā brīdī pienāks laiks ilgtermiņa iestādēji, tas brīdis pienāks, bet mēs esam darījuši visu, lai viņu attālinātu. Atrodi laiku atpūtai, izbaudi katru brīvu brīdi, iemācamies tajā brīdī, kad esam, tad atpūšamies. Es saku, man visu laiku tā mana paciente, kuru man jāārstē depresija, trauksme, tāpēc, kad viņai ir šī 102-gadīgā māma, kad viņa jebkurā brīdī, viņu sauc, jebkurā brīdī, un viņa nevar atrast vai savam darbiņam, vai, teiksim, kaut kādam brīvam brīdim. Tas ir tas, kas nav pareizi. Dusmas, skumjas, vainas sajūta, kauns, vientulība ir saprotams izjūts. Ja mēs arī varam tā justies tajā brīdī, kad mums ir
grūti. Nu, un noslēgumā tas ir Ronalds Reigans, kas ir bijušais ASV prezidents, kas ir viens no slavenākajiem, vai pats slavenākais Alzheimer slimības pacients. Ja, un tas ir tā viņa slavena frāze, vai jūs zinājāt, ka ar Alzheimer slimību slimo tikai bagātie un slavenie. Ja, tātad viņš tādā veidā viņš pārnestā nozīmē vērs uzmanību uz to, kad neviens nav pasargās no šīs slimības, ne slavenības. Viņš tā kā iedrošina, ka cilvēki ar Alzheimer slimību ir tie bagātie un slavenie. Tātad neviens no tā nav pasargāts, bet arī gan ar labu aprūpi, gan medikamentiem kopā visu var arī palīdzēt. Literatūra. Paldies!